Labdien! Tagad mēs šķirosim atkritumus. Tā ir parasta dzīvojamā māja. Šeit aiz manis ir vieta, kur stāv atkritumu konteineri. Un es parādīšu, kā es ikdienā šķiroju atkritumus. Šī ir man dzīvokļa atslēga. Un ar to es varu atvērt arī durvis atkritumu šķirošanas istabai. Te ir vesela rinda ar dažādiem atkritumu konteineriem. Vienā ir jāliek nekrāsains stikls vai bezkrāsains stikls. Vienā ir jāliek krāsains stikls. Tad ir vieta, kur var likt metālu, kas nenozīmē ne tikai konservbuņķus, bet dažādas folijas un ko citu, kas ir ar metālu saistīts. Tad ir vieta dažādiem materiāliem, kas ir jaukta veida, vai kā lai es to pasaku, ir brilles, kur ir gan metāls, gan stikls, gan plastmasa kopā. Tad ir papīra iepakojumi, tad ir atsevišķi laikraksti, žurnāli, reklāmas, jebkas tam līdzīgs. Tad ir atkritumi, kas ir dedzināšanai tikai paredzēti. Tad ir komposta materiāli, kas nozīmē viss, kas ir komposts, tiek likts šādās te, parādīšu, papīra tūtiņās. Un šeit ir plastmasa, maisiņi un dažādi iepakojumi. Un vēl katrā dzīvoklī ir speciāls saraksts tiek izdalīts, kur jūs varat redzēt, kas ir jāšķiro, kurā konteinerā. Ir atsevišķi pa konteineriem sarakstīts un ir atsevišķi alfabētiskais rādītājs, kas kurā vietā jāliek. Turklāt, kurā vietā vēl atrodas speciāls izgāstuvis, kur ir jānogādā lietas, kuras, piemēram, nevar šeit izmest. Nu, un tagad es metīšu visu. Ceru, ka nesajaukšu. Vispirms tās būs avīzes. Tās būs šeit. Tad būs komposts, kas ir aiztaisītās tūtiņās. Tās būs šeit. Tālāk būs dedzināšanai paredzēta atkritumi. Nu, tie jau viss ir tā pareizi, kā citur. Tālāk būs polietilēns. Visādas plastmasas un maisas. Tad man ir maiss ar papīra iepakojumiem. Ienāks iekšā. Turklāt papīra iepakojums nozīmē arī piena pakas, krējuma pakas un tam līdzīgas lietas, kuras visas pirms izmešanas ir jāizmazgā un arī jāizšāvē. Un pēdējais, kas būs tā komplicētāk, būs šķirošana. Pudeli, kas ir bezkrāsaina, liekam ir bezkrāsaina stikla. Vāciņš, kas man ir rokās no metāla, tas no papīra. Tas pats notiek ar šo burciņu. Un šis arī, piemēram, ir metāls. Vāciņi, dažāda veida sieri, krējumi, šokolādes, papīrīši. Viss ir folijas. Viss ir metāls. Metāla buņģiņa. Te būs sinepju burka. Visam ir jābūt izmazgātam un tīram. Un tad, kas būs tas depozīt materiāli? Tie būs man šoreiz skujamie. Nu, tad vislaikam arī patiesībā būs ticis kārtībā. Man ir rokās maisiņš, ko es izmetīšu plastmasas maisā. Turklāt kompostam paredzētie maisiņi, tie ir dambodami katras dzīvojamās mājas kādā noteiktā telpā, pa brīvu, tie ir no komunas. Protams, ka māja maksā par atkritumu izvešanu. Mājās ir jāatrod diezgan daudz atkritumu spaiņu, bet es domāju, ka tas ir svarīgi videi
Un tas ir svarīgi videi, kurā mēs dzīvojam, lai tā būtu tīra un patīkama mums visiem, un arī, lai arī mūsu bērni varētu tajā dzīvot. Tā kā šis bija ieskats atkritumu šķirošanā Zviedrijā. Heito, atā!